Piektdienā tuvākajā pusdienā ar jums kopā raidījums Degpunktā. Kāds trakojošs BMW šoferis šorīt Rīgā pie Ķīpselas izmirsa kritiku. Notikuma vietā viņš atstāja 91 480 kritikus un pārsteidzu nevienu acu liecinieku. Policija aicina atsaukties negadījuma liecinieku, zvanot uz tālruņa numuru. 2023. gada maijā ziņojām par smagu ugunsgrēku. Viņu piekāva, pēc tam aizdedzināja un plānoja slimnīcā. Pēc 2 gadiem beidzot vainīgajiem piespriests sots. Mežciemā liesmas pārņēmušas Saurupmājas BMW garāžu. Kāds kaimiņš ieraugot dūmus, izsaucis nevienu acu liecinieku un skrēja izbrīdināt aizmigušo ugunsgrēku. Turpinājumā skatieties mūsu ikvakara aktuālāko notikumu kopsavilkumu. Vakar 7. vakarā Līvānu novadā ūdenstilpē pamanīts bojāgājis cilvēks un ēdiens. Izsaukti glābēji un policija, bet ēdienu pārdeva likumsargiem pārkoka māja pilnā 100 kvadrātmetru platībā. Vakarīs pirms 200 dienā glābšanas dienestā saņemts izsaukums uz Vēļavas ielu Rīgā, kur piestāv mājas 3. stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts līķis. Degšana likvidēta, glābēji izveidināja telpas. Vakar vakarā 1,5 ugunsdzēsēji steidzās uz Lažas pagastu, kur dega vienstāvs. Palīdzība nevienam nebija nepieciešama. Aizvadītajā diennaktī policijas darbinieki reģistrējuši 3 likuma pārkāpumus. Uz valsts ceļiem notikuši satiksmes negadījumi, cietuši 13 cilvēki. Reibumā pie stūres pieķerti 5 vadītāji, par ātruma pārstāvjiem. Tas šajā reizē viss, lai jums mierīgas brīvdienas, visu labu! Tūlīt. Ej, dirst vispār! Es izeju ārā!